Ir vajadzīga drosme un liela apņēmība, lai Latvijas tirgū piedāvātu produktus vai pakalpojumus, kas līdz šim pie mums nav bijuši pieejami. Taču vēl lielāka drosme ir vajadzīga tiem, kas apsver domu ieviest tirgū pat globālā līmenī innovatīvus produktus. Protams, inovatīvas idejas realizēšana vienmēr saistās ar risku, taču kā gan citādāk pasaule būtu spējusi attīstīties un rast vienkāršus risinājumus sarežģītām lietām. Tieši ar mērķi radīt un attīstīt inovatīvus produktus 2003. gadā Rīgas Tehniskajā universitātē tika nodibināta Latvijas-Norvēģijas maģistra studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība. To īsteno RTU Inženierekonomikas fakultātes mācību spēki sadarbībā ar Norvēģijas un ASV augstskolu pasniedzējiem. Pirmos 2 gadus visus studiju kursus praktiski vadīja Norvēģu un mūsu pasniedzēju tandēms ar mērķi, lai mēs apgūtu norvēģu pieredzi, savukārt mūsējie pasniedzēji deva vietējo interesi, vietējo specifiku. Priekšmeti ir gan klasiskie, tādi kā mārketings, tādi kā grāmatvedība, tādi kā kvalitātes vadīšana, menedžmenta informācijas sistēmas, stratēģija un ir specializēti priekšmeti. Viens no tiem ir jaunu produktu attīstība un dizains, otrs no tiem ir inovācija tehnoloģijas. Un, mūsu programmas tas interesantākais priekšmets ir jaunu produktu attīstība un dizains, kurā studenti sāk ar ideju un beidz ar produkta prototipu. Iepriekšējās izglītības bagāža programmas studentiem ir ļoti dažāda. Šeit studē gan inženieri, gan finansisti un ekonomisti. Studenti mācās ne tikai no grāmatām un pasniedzējiem, bet ļoti daudz zināšanu un pieredzes gūst arī darba grupās, kur attīsta idejas un rada produktu prototipus. Šeit viņi iegūst mazliet savādāku skatījumu no tā, kādā veidā pat krīzes situācijā, grūtā situācijā varētu mēģināt rast risinājumu, ieviešot kaut ko jaunu, darot kaut ko tādu, ko nav darījuši citi. Labākajiem no studentu darba grupās radītajiem produktiem tiek prognozēta komerciāli veiksmīga nākotne. Varētu būt diezgan labs komercpotenciāls. Viens no tādiem ir pat nopatentēts nažu sildītājs sviestas mērēšanai, un tātad mēs esam patreiz pieteikuši patentu šim te produktam. Ir dažādi citādi interesanti potenciāli vajadzīgi produkti, tādi kā aktīvais ceļa stabiņš, kurš brīdina par kādu kustību zvēra vai cilvēku iespējamu iznākšanas ceļu un līdzīgi iedegās tātad lampiņa un brīdina autovadītāju. Ir dažādi produkti, kur jau ir patreiz iegājuši komercializācijas stadijā, mūsu studenti tālāk viņus attīsta. Viens no tādiem ir kokosriekstu atvērējs. Šī ideja savulaik ieguva ideja kausa balvu, ieguva arī pirms sēklas finansējumu, lai izpētītu tirgu, un tātad mūsu studenti, jau bijušie studenti, ir izveidojuši SIA kokokatu, kokosriekstu atvēršanai, izpētījuši tirgu Eiropā, kāds varētu būt noiets pēc šī te produkta. Universitāte studentiem sniedz konsultācijas, kā arī palīdz sarežģītajā patentēšanas procesā, lai veiksmīgākie produkti tiktu ieviesti tirgū. Programmā Inovācijas un uzņēmējdarbība iespējams studēt gan latviešu, gan angļu valodā, un studentu vecuma diapazons ir no 20 līdz pat 50 gadiem. Katram no viņiem ir savs iemesls, kādēļ maģistra grādu nolemts iegūt tieši šeit. Man vairāk interesē tieši kvalitātes vadības jautājumi un procesu vadības jautājumi, un tos jau es sāku arī savā nodaļā višķiņi ieviest. Tas ir iekšējo procesu sakārtošana, kā ikdienā strādāt, jo es strādāju projektu vadībā, un tad kurā brīdī ar kuru kooperēties ar sadarbības partneri, lai varētu panākt labāku rezultātu. Mūsu grupiņa izgudroja vadu kārtotāju, Vorgu. Tas bija vienkārši fantastisks darbs, un arī īstenībā pārējie kursabiedri uztaisīja fantastisks darbs. Viena grupiņa uztaisīja nažu sildītāju. Respektīvi, problēma nevar no rīta sviestu uzsmērēt, un tāpēc uztaisīja nažu sildītāju. Bet tas bija tiešām fantastisks process, mācība, kur mēs no nulles līdz finālam uztaisījām prototipu, un 2 darbi tiek arī patentēti. Mūsu darbiņš un arī tas sviestnažu sildītājs. Mans Latvijā ražotais maģistra grāds man ļauj domāt arī starptautiski un pilnīgi mierīgi. Es jūtos diezgan pārliecināta par to, ko es atsvaidzināju savās zināšanās. Programmas ietvaros radīts daudz vērtīgu izgudrojumu, piemēram, izklaides bumba, trakais rotors, kurā var iekāpt iekšā un ripot lejā no kalna. Šīs izgudrojums iespējams jau tuvā nākotnē kļūs par pieprasītu izklaidi kalnu kurortos. Studenti ik gadu dodas studiju braucienā uz Norvēģiju, lai redzētu, kā tur tiek radīti jauni produkti un pakalpojumi. Lai iestātos šajā programmā, ir jābūt bakalaura grādam vai 2. līmeņa augstākajai izglītībai, kā arī 2 līdz 3 gadu darba pieredzei.